5 rītos, un tad es uzlieku ausis, un nekas nav, un tā es te plinkšķi. Nesako, nezinu. Man nav nekāda cits pārmetuma, ka es, teiksim, kādu nedēļu vispār neesmu pieskāries ne zīmolu paņēmis, ne klavieres, gammiņas, nekādu. Ne jau, ka nav ko teikt, nē. Bet arī, patiesībā sakot, tā ideja turziņa katram mums ir, vai ne? Tur vienam lielāk, vienam mazāk, vienam biezāk, citam plānāk, tā ideja turziņa. Viņa tomēr jau tukšojās laika gaitā, un tā bezjēdzīgi un tā mētāties un teiksim, vietā, nevietā tur mēģināt to turziņu žņaucīt, nevajag. Tas lai paliek jauniem ļaudīm. Viņiem liekas, ka ideja turz ir bezgalīga. Nav. Un kādā brīdī tu tās saproti, un tad tu mierīgi nomierinies un dari tās lietas un atver to turzu tad, kad tiešām to vajag. Bērniem jātaisa viss ir labāk un pa īstam. Bet citādi neiet cauri. Tā ir ļoti vērīga, ļoti atvērta, patiesa publika. Tu viņu nepiemānīsi nekādā veidā. Viņi neuzskata par savu pienākumu pieklājīgi sēdēt klusu un ilgi un sirsnīgi aplaudēt, ja viņam tas nav paticis viss. Kolosāla publika. Autortiesību bezgalības balva Valtam Pūcem un Pēteram Brūverim par dziesmu šajā raibā pasaulē, kā visvairāk skanējušo jauniešu un bērnu dziesmu.